šī gada 29. martā Eiropas parlaments pieņēma ziņojumu par universitāšu un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogu, kas ir jauna partnerība Eiropas universitāšu modernizācija, un mums atkal ir iespēja saņemt no attiecīgiem fondiem līdzekļus augstākajai izglītībai, universitātēm. Runājot par universitātēm, es redzu šeit arī akadēmiķus pārstāvam mūs šodien. Es ļoti ceru, ka mēs atbalstīsim mūsu rektora Auziņa iniciatīvu, nekavējoties veikt reformu universitātēs, augstajā izglītībā, jo mums ir neskaitāmas universitātes, neskaitāmas augstskolas ar nožēlojumu finansējumu, ar dublējošamies programmām. Mācību spēki tie, kuri spēj skraid no vienas augstskolas uz otru, pasniegdam tos pašus priekšmetus, kas ir pilnīgi neracionāli. Un rektors ir izveidojis 3 modeļus, kā varētu reformēt izglītības sistēmu 1 gada laikā. Es ļoti ceru, ka jaunā Saeima varbūt beidzot pievērsīsies arī izglītībai un notiks šīs izglītības reformas, jo augstskolu skaits ir jāsamazina, jo pasniedzēju mazā valstī mēs nevaram nodrošināt visās augstskolās, un, teiksim, Stanfordas, Oksfordas vai Kembridžas līmeni, bet mēs varam nodrošināt tam tuvu līmeni 1 vai 2 augstskolās. Un, ja mēs šo reformu veiksim, tad mēs būsim tikai ieguvēji.